Tas ir prestižs amats būt neģu zvejniekam. Mēs tomēr esam vēsturisks zvejas rīks, un ar to mēs ar godu to daram. Tāds goda amats. Es no tā neatteikšos, un man patīk šis amats. Principā Salacā neģus zvejo vairāk kā 100 gadus, bet pirmās liecības ir jau no 18. gadsimta. Salacā zvejo savādāk nekā citās upēs, jo Salaca ir ļoti strauja upe. Šeit neģis zvejo ar neģu taču metodi. Tā ir koka konstrukcija, kas tiek katru gadu uzbūvēta no jauna. Tas ir sava veida tilts un arī aizsprosts. Tačus principā būvē šaurākajās un seklākajās upes vietās. Mūsu Salacgrīvā ir 3 neģi tači. 1., 2. un 3. Katram ir savs limits, ar cik murdiem viņi drīkst zvejot. Mēs 3. tacis drīkstam zvejot ar 25 neģu murdiem. Šis ir stāvais mietis, kas tiek sists zemē iekšā kaut kādus 30–40 cm maksimāli, cik vien varam iesist. Šeit priekšpusē ir viens mietis, un tad vēl viens atsevišķs mietis tiek iesists aizmugurē. Kaut kādā, tādā platumā, lai brīvi var pats iziet cauri. Tiek iesisti 2 stāvie mieti, un tad nāk šis ir slīpais mietis, kas tiek iesists gruntī šādā veidā. Šeit tiek piesiets pie stāvajiem mietiem. Šie 2 mieti un 3 slīpie, kas aiziet arī gruntē iekšā, tas saucās kraķis. Tas ir viens kraķis. Un upē šādi kraķi ir vairāk par 50, ja es nemaldos. Un tad, kad šis kraķis ir uztaisīts, tad mēs liekam laipu no viena uz otru. Tad tiek uzliktas augšējās margas un apakšējās margas. Apakšējās margas ir vajadzīgas, lai, ja kaut kādas zāles sanāk priekšā aizķerās, tad tu var kāju vismaz uzlikt virsū, kā arī apakšējā margā strādā, lai noturētu šīberi vietā. Šis ir šīberis. Ar šiem šīberiem tiek veidots šis mākslīgais aizsprosts priekšā, kas paceļ ūdens līmeni. Tā teikt, upes tecēšanas virziens ir šādi, un tas šīberis tiek ielikts iekšā, un šeit apakšā viņš atdurās pret siju. Un aiz šīberiem tiek iesisti vēl 2 mieti, uz kuriem tiek nolaists murdiņš lejā. Šis ir murdiņš, ar ko tiek zvejot neģi. Tecējums notiek šādā veidā. Šeit neģis tiek ar straumu iesists iekšā, un viņš paliek šajā astē. Tad mēs viņu ceļam no ūdens ārā un ieberam ķēnē iekšā. Neģis zvejo tikai un vienīgi naktī, jo principā neģis slēpjās no gaismas. Dienā viņi salien zālēs iekšā un gaida nakti. Nakts laikā mēs murdiņus pārbaudām sākot no 2–3 reizēm līdz pat 50 reizēm. Protams, ja ļoti daudz neģi nāk, tad arī, jo biežāk tu raudzīs, jo vairāk tu noķers. Mēs paši iesniedzām dokumentus uz aizsargājamās geogrāfiskās norādes to zīmolu, un mēs paši norādījām, kā mēs zvejojam un kā tas viss šis process tiek veidots. Salacgrīvas neģa ierakstīšana Eiropas aizsargājamā zīmolā, tas popularizē Salacgrīvas neģus, un tā teikt, kā mēs zinām, jaunie cilvēki varbūt ne tik daudz ēd neģus kā pārējie, kā vecāku gājumu cilvēku, ne? Un tā teikt, tas mums nāk popularizēšanas ziņā tikai par labu. Mūsu neģis savādāk zvejojas, un viņš ir vēsturiski ir tačos. Un tas sākums bija vairāk tā kā atbalstīt to seno zvejas metodu ar tačiem. Un mēs kā ražotāji vienkārši piebiedrojamies zvejniekiem, lai būtu tā kā kopiena. Te vairāk ir tas lepnums par to, ka ir saglabājies tā vecā zvejas metode. Nu, protams, arī neģiši. Mums ir garšīgi viss kārtībā neģišiem. Jā. Taisot neģus, tas receptes mainījās ne tās reizes. Jo, protams, ka katram tautiešiem ir kaut kas, ja? Bet man sanāca tā, ka man patīk pašam, un es pēc tā tikai gatavoju.
Cepot nēģi, viņam jau ir savs dūmiņš, savs aromāts ir no ceplīšām. Saldušu varianti arī ne, viņu sauti vienkārši sālsūdenī. Sautējoties, tie nēģi paliek mums bišķiņi blāvāki, bet arī to pašu tas šķirums paliek nedaudz tumšāks, iekrāsojas. Un taisot žēlēji, var arī likt kāds kāds garšvielīs. Nēģi cepēji daudz ir. Piedāvājums tirgu arī ir palielas, jo tomēr latvieši ir nēģēdāji. Ja? Mani var sameklēt mierīgi, lūk, pūcīties, ja laicīgi uzvan, var arī atbraukt ciemos, var uzreiz arī svaigu cepnēģi nogaršot. Ņemu pasūtījumus, tad ceturtdien gatavoju un piekdien braucu. Limbaži, Valmiera, Cēsis, Sigulda, Rīga. Bet es braucot savu gadu, tēls man ir viss kārtībā, var mierīgi tirgoties. Ja.